Kā šodien man gadījās tāds interesants piedzīvojums, jautājums, ko jūs par to domājat, būs beigās. Tātad vēlos piebraukt pie Omnibus pakomāta pie lielveikala. Tur ir stāvvietas, ja, tad parkings ar baltajām līnijām sazīmēts. Un, pirms manis brauc glauns Volvo, noparkojās, bet noparkojās tā šķībi, ar kreiso riteni pārtēji baltajai līnijai. Un man tajā brīdī bija divi varianti. Vai nu es pieskaņojos viņam un pats arī nostājos jau nākamajai parkingam jau nepareizi, vai tā kā es izdarīju, es nostājos savā parkingā, bet ar to nobloķējot labajā pusē, meitenei, sieviete bija pie stūres, nobloķējot meitenei durvis, izkāpšanai. Un, protams, meitene dusmīga, jo viņai jāpārkārtojas, lai no mašīnas tiktu ārā. Tad ir jautājums, vai es darīju pareizi, nedaudz pamācot, bet man ir aizdomas, ka tur nekāda mācība nebija, jo viņi man nolamāja par debīlu un tā tālāk. Tad ir jautājums, vai es darīju pareizi, vai tomēr nē, nostājoties, principiāli savā parkinga vietā. Kā jūs domājat?